Vērsīši, paskatīsimies, kāds būs novembris jums, kas būs aktuāls, kādas tēmas. Sāksim ar to, ka paskatīsimies vispārīgās enerģijas novembrī. Tā, pirmais mums ir zobenu karalis, un tā ir tāda mērķtiecīga, izlēmīga enerģija. Būsiet kaut ko izlēmuši darīt, saņēmušies, sakopojuši enerģijas, varbūt izvirzījuši kaut kādus jaunus mērķus dzīvē, sastādījuši plānu tuvākajiem gadiem, vai saņemsiet kaut kādu tādu vīziju skaidrāku, ko jūs nākotnē vēlaties sasniegt. Un otrā kārts par novembra vispārīgām enerģijām vēršiem. Un saule. Šī kārts ir par tādu iekšēju gandarījumu, par vieglumu, saticību, harmoniju, draudzību. Varbūt arī fiziski būs vairāk saules, vai būs kaut kāds brauciens, vai plānosiet braucienu, vai, piemēram, ņemot kopā, varētu būt, ka veidosiet kaut kādu tādu stratēģisku vīziju, kā uzlabot savu dzīvi, kā iziet no kaut kādas, varbūt, nomāktības, depresijas vai grūta stāvokļa dzīvē un iziet uz labāku dzīves līniju, tad kalsiet plānus par to. Skatāmies tālāk darba sfēra. Novembris, ko nesīs aktuālu darba jautājumos priekš vēršiem. Tā, 3 zižļi. Te mums ir tāda arī mērķtiecības enerģija, ka jūs iedagaties ar kaut kādu jaunu domu vai jaunu ideju, jaunu projektu, un ļoti bieži šis ir saistīts ar ārzemēm. Vai kaut kas tāds, ko jūs līdz šim neesat darījuši, kaut kāda jauna sfēra, jauni klienti, kontakti, tad kaut kas tāds nebijis, kas iznesīs jūs kaut kādā jaunā tādā līmenī. Jā, kas vēl ir pie darba aktuāls? Un zižļu bruņinieks, abas mums ir zižļu kārtis, tā ir kustība, tā ir kaut kāda pārmaiņu enerģija. Un kur jūs, šī mums ir par to, ka jūs meklējat un atrodat kaut kādu jaunu veidu pašrealizācijai vai jaunu veidu, kā papildus nopelnīt, ja kaut tāda ideja, un jūs jau sākat kustību uz to. Un tad varbūt atnāks pareizais cilvēks, pareizā iedvesma, pareizajā laikā kaut kas notiks, saliksies un kas izvedīs jūs tad jaunā ciklā. Attiecības, ko nesīs attiecības novembrī vēršiem. Te mums ir vientuļnieka kārts. Vispār novembris būs tāds ļoti ar transformējošām enerģijām kopumā, ne tikai attiecību sfērā, bet vispār pārdomās par dzīvi, par sevi, par saviem mērķiem, un tostarp arī attiecības, jo projām mums Lilita vēl valda. Novembrī tiek skatījās oktobra prognozi, zina, par ko ir runa, un tas uztais tādus īpašus izaicinājumus attiecībās, kad mēs pārvērtējam, kas priekš mums, kādas vērtības ir partnerattiecībās svarīgas. Un varbūt, ka būs kaut kāds tāds iekšējs darbs ar sevi, vai tieši fiziski arī ir ieteicams pabūt vienatnē un apdomāt. Tā, un 9 zobeni, jā, ļoti spilgta tā iekšējā darba tēma būs novembrī. Un tas ir ļoti daudziem, ne tikai vēršiem, bet vispār novembris ir vistransformējošākais mēnesis priekš visiem. Un tad mēs līdz ar to būs dziļi iekšēji procesi, daudzas attiecības arī izbeigsies, un ja jūsu attiecības ar partneri izdzīvos novembri, tad tā ir zīme, ka tur ir potenciāls, tur ir jābūt kopā un jāpiestrādā.
Bet, ja jūs jūtat, ka plīst viss pa šuvēm, tad tas ir jālaiž. Ja novembrī tieši parādās visādas nesaskaņas, kur jūs nevarat atrast to kopējo punktu, saskaņu, tad tā ir zīme, ja, ka attiecībās kaut kas ir ļoti fundamentāli jāmaina, vai arī viņām ir pienācis laiks beigties. Un tad vēl orākula kārtas paskatāmies. Tas ir kopumā padoms par novembri, uz ko vēršiem fokusēties. Mīlestības dzīve. Jā, tavas attiecības mainās uz labo pusi. Reku šāda te zīme jums ir. Un jums bija tās sarežģītās kārtas par attiecību sfēru, ja, kur es viņus noliku. Tas nozīmē, ka notiks tiešām kaut kā tāda ļoti liela attiecību sfērā vērtību pārvērtēšana, kas uzlabos to visu. Ja? Vai nu pārtrūks kaut kādas nefunkcionējušas attiecības, vai arī pārtrūks tas paterns, kas jums ir, kas nefunkcionē šī brīža attiecībās, un jūs iziesiet uz jaunu līmeni. Vai arī satiksiet varbūt kādu iespējamo partneri, ar ko veidot attiecības. Tā kā attiecību tēma būs topā vēršiem. Tā, lai jums ir brīnišķīgs transformējošs mēnesis, lai aiziet viss, kam ir jāaiziet, un atcerieties likt laikus, komentārus, un, ja ir vēlme paskatīties dziļāk kaut kādos personīgos jautājumos, droši rakstiet, sarunāsim laiku individuālai tāro sesijai.